Romas katoļu baznīca Latvijā piedāvā iegūt labu katolisko izglītību pamatskolā, vidusskolā un augstskolā. Mēs esam Bether ģimene no Liepājas. Pirms tam mūsu bērni ir mācījušies citās parastajās skolās, bet šobrīd viņi mācās Liepājas katoļu pamatskolā. Šī skola izceļas ar to, ka šeit ārkārtīgi ciena katra bērna individualitāti. Ir ļoti prasmīgi un zinoši pedagogi, atbalsta personāls, un nekad nebūs šī sajūta, ka bērni ir vieni. Garīgās vērtības, padziļināt zināšanas dažādos priekšmetos. Tas viss ir tikai daļa no tā, ko sniedz šī skola. Šeit izpaliek tādas lietas kā vairums lielo skolu, kur līdztekus mācību procesam norit arī dažādas citas problēmas, kā mobbings, emocionāla aizskaršana, vardarbība. Šeit uz katru problēmu tiek reaģēts zibenīgi, un jūs varat būt pilnīgi droši, ka jūsu bērni būs pasargāti un izaugs par labiem un visnotaļ zinošiem cilvēkiem. Dāvā iespēju savam bērnam iegūt labu pamatskolas izglītību katoliskā vidē, Liepājas katoļu pamatskolā, Reizeknes katoļu vidusskolā un Rīgas katoļu ģimnāzijā. Mani sauc Jānis Ozoliņš. Rīgas katoļu ģimnāzijas absolvēju precīzi pirms 10 gadiem. Un patiesībā man ir vienmēr prieks atgriezties šajā skolā, jo šī skola man bija un ir kā ģimene. Ja daudz domā, ka šajā skolā mācās tikai tādi bērni, kuri nepārtraukti lūdzas un mīl Dievu, tā ir, bet es varu apgalvot, ka šeit mēs darījām arī ikdienišķas trakas lietas, ko dara visi jaunieši. Šī skola man palīdzēja kļūt par personību. Šeit nemācās pelēki cilvēki. Ja tu esi jaunietis, kurš vēl nav izlēmis, kur mācīties tālāk, tad noteikti nāc šeit, jo šī ir lieliska vide, kurā mācīties, jo es pats pašlaik jau apgūstu 3. augstāko izglītību, jo šī skola man deva lieliskus pamatus, lai es varētu studēt tālāk. Es domāju, nebaidies un nāc. Mācies katoļu vidusskolā un kļūst par personību. Šādu iespēju tev piedāvā Rīgas katoļu ģimnāzija un Reizeknes katoļu vidusskola. Mani sauc Olga Anspuka. Es esmu no Jelgavas bezvainīgas Jaunavas Marijas katedrāles draudzes. 8 gadus atpakaļ, atgriežoties baznīca un saņēmot aicinājumu kalpot, es organizēju un saku vadīt lūkšanu grupu. Tāpat arī organizēju sveceļojumus un piedalījos alfa kursa komandā, bet es izjūtu ļoti lielu teoloģisku zināšanu trūkumu sava kalpojuma, kā arī izpratnes daudzos teoloģiskos un ticības jautājumos, kas arī traucē mana personīga garīgā formācija. Un tāpēc, atsaucoties uz bīskapa Antona Justa pamudinājumu, iestājos Rīgas augstākas reliģijas zinātnes institūtā, ko arī absolvēju, saņēmot bakalaura grādu reliģijas zinātnes. Vissvarīgākais, ko iemāca un ko dod mācības Rārzī, tā ir prasme paskatīties uz dzīves situācijām un notikumiem caur dievišķas atklāsmes prizmu un vērtēt ikdienišķas situācijas tieši Dieva likumā un kristīgas morāles gaismā, un arī attiecīgi rīkoties. Iegūst augstāko izglītību un zinoši kalpo savā draudzē, baznīcā un sabiedrībā. Nāc studēt uz Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. Mani sauc priesteris Staņislavs Prikulis, es esmu no Rēzeknes Aglunas diecēzes un kalpoju šeit Baltinevas un Škilbēnu draudzēs. Rīgas garīgo semināru un Laterānu universitātes teoloģijas fakultāti esmu pabeidzis 2005. gadā, un šīs studijas 6 gadi pavadītie Rīgā, studējot teoloģiju un filozofiju, man deva ļoti daudz. Protams, ne tikai zināšanas, bet arī ļāva padziļināt garīgo dzīvi, savas attiecības ar Dievu, kā arī deva to nepieciešamo bāzi, zināšanas, priesteriskajā dzīvē, proti filozofijas un teoloģijas studijas.
Tādēļ gribētu aicināt jauniešus, kuri jūt sevī aicinājumu uz priesterību, droši atbildēt šim aicinājumam un izmantot to iespēju, ko dot mums Dievs, tieši studēt Rīgā garīgajā seminārā. Ja jūti aicinājumu uz priesterību, nāc studēt filozofiju un teoloģiju Rīgas garīgajā seminārā. Iestāju pārbaudījumi jau 18. augustā.